Vienkārši mēs, viens otram blakus, pārmīsim vārdus. Šodien man blakus. Dziedātāja, mūziķe, pianiste, mamma, 3 dēliem. Sieva vienam vīram. Tīri laba slēpotāja, vismaz man tā šķiet, esmu redzējis. Skolotāji, patīk braukt ar mašīnu un pat domā, ka labi brauc. Man labs draugs Marta Rītova. Čau, Marta! Čau! Labi brauc ar automašīnu. Tas tā, pašai to tā skaļi pateikt, tas ir diezgan, es teiktu, lepni. Tev tā ir? Es nezinu. Man šķiet, jā. Es neesmu sēdējis tev blakus. Esi tu sēdējis man blakus. Varbūt, jā. To pagājušā vasarā mēs braucām ārēšiem. Kurš to atcerās? Bet es godīgi sakot, tiešām domāju, ka īpaši ziemā es vienkārši ļoti labi saprotu, kur pusi stūri jāgriež. Tas būtu ļoti svarīgi. Jā, un es esmu, tieši, ka saslīd. Ne tieši tajā brīdī, ka saslīd. Un es tiešām ticu, ka tas ir pateicoties tam, ka es bērnībā spēlēju Colina McRae ralliju ar brāļiem kopā. Wow! Es domāju, tas ir viena no retajām sievietēm, kas jaunībā ir spēlējusi Colina McRae. Es viņu arī spēlēju, uz pirmā plēša, vai ne? Nē, uz dators. Uz datoru? Es uz PlayStation. Brālēnam bija, man nebija. Kad izaugu... Man nebija. Nē, bija Xbox pēc tam. Labi, tas vēlāk. Kad izaugu, tad es pats sev nopirku. Jo man pirms tam nebija. Malacis. Jā, pats sev nopirku Xbox arī. Šī nav reklāma. Vienkārši sakrita tā. Tā arī sakrita. Kā tu jūties? Kā tev pavasaris, vasara beidzot sākusies tev? Aizvakar baigi labi jūtos. Šodien jau viss jau tāds, vismaz cēsīs ļoti liela lietus no rīta. Visu nakti liela lietus. Labi, ka neatvilka uz Rīgu. Jā, bet es ieraudzīju tevi, Nauri, un viss man sirds vienkārši izkusa. Man vienmēr tev prieks sastapt, jo tu esi viena no tām retajām sievietēm, ar kuras vienā telpā blakus gultās gulējis 3 mēnešus. Jā. Tālajā 2011. gadā realitātes šovā. Tā mēs iepazināmies. Un vēl projām uzturam kontaktu, par ko man ir liels prieks. Liels prieks. Man arī. Ķeramies klāt, mums ir uzdevums viens otram blakus rubrikā. Es uzdodu vienādus jautājumus visiem viesiem. Un šis ir pirmais. Ja šī būtu tava darba intervija, kā tu ar sevi iepazīstināt? Kas ir Marta Rītova? Kas tu esi? Es esmu pozitīva. Jā. Es esmu īsta, tieša un es domāju ļoti, ļoti atbildīga. Ja es kaut ko pasaku, es izdarīšu, tad es izdarīšu līdz galam un tā kā perfekti. To īstenībā es kā tavs draugs esmu novērojis, un tev tā ir. Tev tiešām tā ir. Un arī tas, ka tu esi skolotāji, man liekas, arī par to liecina. Jā. Par tavu uzņēmību. Cik tev ir skolēni? Man kādi 80 apmēram. Ko? Es nezināju, tik daudz. 80? Jā. Jēziņ! Un tu viņus visu tur darbini balstīņus, jo tur visu... Dziedam no rīta līdz vakaram dziedam. Turpiniet. 3 lietas, kas vajadzīgas tavai laimei. Ģimene. Mūzika. Bet jā. Un garšīgs ēdiens. Cik interesanti trešā lieta. Ģimene, mūzika. Garšīgs ēdiens. Bet tu tā kā iedomājies, visi sēž ārā. Ģimene, ir nenormāli garšīgs ēdiens, visi klausās mūziku, vienkārši visi ir laimīgi. Vai ne? Tad, beidz nekārdini. Es atceros pie jums, ka jūs man esat uzaicinājuši arī mūsu ar ģimeni pie jums uz ārējušiem. Uzreiz atceros dziesmas, garšīgas ēdienas un ģimeni. Kas var būt labāks par to? Nedarbi, lieta, ko esi darījusi, bet gribētu, lai neesi darījusi. Ir tā, ka es augu ar puišiem. Brāļiem. 2 brāļiem. Nes kāpēc man arī 3 dēli. Es vienkārši nonāku pie secinājuma, ka es viņus saprotu, bet, ka es biju maziņa, es biju baigi traka. Kā man mamma saka, spļaudījos, lamājos, un es biju, tāda dūla.
Nu, tā kā ar trakiem vilkiem būrī augi, vai ne? Diviem brāļiem tu bija kaut kā, nevarēja būt aitiņa. Man bija tas nebija tāda maigā dvēseli, un droši vien arī ar visu to, kas man vēl projām, man vienkārši sirds sāp par to, ka es arī, biju tā, man liekas, skolā, kas tur smējās par citiem, par to man ļoti sāp sirds. Man arī sāp sirds par to, jo es arī biju tas un es domāju, ka varbūt tāpēc, kad man visu laiku tur bija jāpieredz, bija sīkā, un man tur visu laiku bija jābūt beigai čikai starp džekiem, un tad es domāju, attiecīgi skolā es arī tur izpildījos. Jā, to es labprāt nedarītu. Tā, jāsaka godīgi, tas viens no retiem cilvēkiem, kur satiek un kurš to ļoti nožēlo, jo man ir tieši tāpat. Es atceros, ka bija klases salidojums bija kādā vienā no reizēm, un es vēl pēc vairākiem gadiem, es jau biju atvainojums, bet man bija tik tā sakrājies tai sirsniņā, ka man gribēja teikt, lūdzu vēlreiz, konkrētam cilvēkam. Par to es, piemēram, atceros ar konkrētu vienu gājienu. Un gribās atvainoties par to, jo, protams, ka tu skrien līdz tam vilku baram, lai tu nebūtu aitu barā, vai ne? Tā, lai tu negribi, lai tevi ēdu, tu sāc ēst citus. Tas diezgan briesmīgi ir. Paņemsim nelielu pauzīti pie šīs dramatiskās nots. Noklausīsimies vienu skaņdaru, kas man ļoti asociējās ar tevi. Manuprāt, tu viņi, es zinu, ka tavs vīrs saka, ka tu viņu izpildi labāk. Tas ir Coldplay Magic. Paldies. Šodien man blakus dziedātāja, mūziķa, pianista, mamma 3 dēliem, sieva vienam vīram, tīri laba slēpotāja, skolotāja, patīk braukt ar mašīnu un pat domā, ka ļoti labi brauc mašīnu. Man ļoti labs draugs Marta Ritava. Čau, Marta, vēlreiz! Čau, vēlreiz! Izslēgšu kondicionieri, lai mums te nedūts fonā. Tas fons ir tāds. Tev nav tā bieži tas pēc koncertiem, pēc uzstāšanās, ka tev vajadzīgs ir klusums un miers. Jā. Tu esi arī viens no tiem cilvēkiem, kas... ļoti ilgi, bieži vien. Es arī ne. Jā, tev pa galvu tā kā visai kaut kādas tās dziesmas un kaut kādas tās emocijas un viss, un tev tā kā tāds kaut kāds karusels galvā. Tas karusels, jā, tas emocija, tas nav pat no reibumu karusels. Jā, tas nav vispār, ne. Jo tas adrenalīns ir tik liels. Jā, bet tu nevar atlaist vienkārši. Jā, es esmu runājis arī ar sportistiem, hokejistiem, draugi man daži, un viņi stāstīja, kad arī pēc spēles, līdz 4 rītā acis kā pogas, vienkārši nav iespējams aizmigt. Tā ir. Klau, nākamais jautājums tāds mums šajā rubrikā. Vismuļķīgāk iztērētā nauda? Man tā ir regulāri. Ar ko man ir tā regulāri? Man ļoti nepatīk. Sveiciens Raimim vīram? Nē, šis ir pozitīvi, tas, ko es stāstīšu. Okay. Man ļoti nepatīk vispār iepirkties, bet tad ir kaut kādas situācijas, kad man kaut ko vajag, ir kaut kāds pasākums, piemēram, kāzas, kur tur ir jābūt, rozā kleitē, ja? Un tad es vienkārši ļoti labi atceros to, ka es nopirku online šo te kleitu, kaut kādu tur vajadzēja rozā vai kādu. Un tad es vienkārši sapratu, cik tas ir bezjēdzīgi, jo man jau ir kaut kādas tur rozā kleitas. Un šajā vietnē bija iespēja tā kā kaut kādu stundu laikā atcelt pasūtījumu, un viņi atskaita vienkārši to naudu atpakaļ. Un es tā arī izdarīju, jo es sapratu, ka priekš kam man vienkārši uz to vienu pasākumu vispār man teikt liekas, ka tās drēbes ir... Bet tā bieži dari, tu nopērc un pārdomā? Man ir kaut kā tā, ka es tā kā gribu kaut ko nopirkt, un pēc tam es tā kā domāju, man to vajag, un... Tas ir tāds saucamais Windows shop, bet tu salies tai groziņā un jau pasūti. Un starp citu tieši tikko arī es Cēsīs nopirku 2 bikses, un es mājās uzvilku tās bikses, un es sapratu, ka man tomēr viņas nepatīk, ka man viņas neveiks, viņas aiznes atpakaļ uz veikalu. Nu. Bet principā jau tu neiztērē naudu. Tur jau tā lieta, es it kā gribu, te es saprotu, ka es viņu iztērēju pilnīgi bezmērķīgi, un tad es tomēr saprotu, ka varbūt man vajag to naudu atpakaļ. Bet interesanti, ka tu visu laiku atgriezies atpakaļ pie vienas un tās pašas kļūdas. Bet tev varbūt vajag vienkārši to sēkt, ka tu nopērc, tu varētu darīt, kasē, kad tu uzmēri, tu nopērc un tā, aizzieniet nevajag. Un tu uzreiz ar čeku vai es varētu griezt, es tikko nopirku. Uzreiz iet atpakaļ momentā. Varbūt man patīk tas sajūta, ka man atgriež naudu. Jā, varbūt tas ir tas, jo tā ir laba sajūta. Ne, ka tev momentāli atgriež visu naudu, ko tu jebkad dzīvē esi iztērējis. Tas būtu kolosāli. Iztēlojies, tu esi premjerministri. Kas būtu pirmā lieta, ko tu darītu? Tas arī var būt kāds absurds, arī kaut kas tiešām nopietni. Sakārtot izglītības sistēmu. Jā! Lai iet! Beidzot!
Balsojam par Martu. Šis nav politisks raidījums nekādā ziņā. Es neesmu nevienā partijā, jā. Ļoti labi. Arī nedrīkst tās zināt. Es nemaz nepajautāju. Es pat nespētu iedomāties, ja tevi kādā, plakātā braucot uz Cēsīm par stipru Latviju. Vai, kolosāli. Supervaroņu spējas. Es kādreiz domāju par tādām, ja tev varētu būt, kādus tu izvēlētos sev? Kādus gribētu supervaroņu spējas? Tā. Es laikam gribētu kļūt neredzama. Redzama personība, atpazīstama personība grib būt neredzama. Neredzama, jā. Es teikšu godīgi, man arī ir tāda pati līdzīga. Un es tagad sapratu, ja tu man prasītu nākamo jautājumu, kāpēc? Jā, kāpēc? Es zinu, kāpēc. Tāpēc, ka man tā kā patīk dziedāt un izpildīt dziesmas, un kad cilvēki klausās, bet man īsti nekad nav paticis, kad es esmu atpazīstama. Nekad. Kad tev skatās? Kā man nāk, tā kā, koncertus, jā, bet vai ka man uz ielas pienāk kāds, vai man vienmēr liekas tik dīvaini, kad kāds speciāli ballītē uzliek manu dziesmu, un tad tā kā skatās, Mārta, reka tev, un man tas vienmēr liekas tā kā tik tāds, brīdis, es nevaru izstāstīt, jā. Jā, tā kā man vajadzētu, uzliek manu dziesmu, man liekas tā, vai veikalā, piemēram. Cilvēcīgi tāda neērtā situācija. Jā, un tad man gribētos kļūt neredzamai, jā. Tas, jā, labs pamatojums. Ja mēs iztēlojamies tādu laika kapsulu, kādu tu sevi redzi pēc 10 gadiem? Ja tu varētu ieraudzīt sevi Martu pēc 10 gadiem, kāda viņa ir? Kas ir mainījies vai? Wow. Zini kā, agrāk tie 10 gadi likās daudz. Tagad tie 10 gadi vairs neliekās tik nemaz daudz. Nesāc. Es nevaru, man ir bailes no vecuma. Es teikšu godīgi, man ir tas vecums iestājies, man sāka nepatikt. Mēs kopā novecosim, nebaidies, būs labi. Paldies, šis ir mierinājums. Šis ir mierinājums. Pēc tiem 10 gadiem es laikam, tas, ko jau es droši vien, man kaut kādas vērtības, kas man visu mūžu bijušas svarīgas, un tās droši vien ir attiecības tur ar tuvākajiem cilvēkiem. Un tas ir tas, ko es noteikti redzu, ka bērni ir apkārt lieli jau. Būs jau liela, ļoti liela. Ļoti liela. Nezinu, varbūt man jau būs mazbērni. Tik beidz, tik ātri. Nevar zināt, tev tie puiši tādi aktīvi. Es teikšu godīgi, viņi tādi žiparīgi. Jā. Un tā, ja es tā skatos priekšu, man galvenais varbūt laikam, lai tāds miers ir. Miers un laime un tāds nesteidzīgs tas ritms droši vien. Negribās vairs skriet, jau vairs negribās nekur beigt skriet, gribās izbaudīt, jo es domāju, Naurtu, skatoties uz savu meitu, arī ļoti labi redz, ka tas laiks vienkārši tā kā, viņš vienkārši pazūd un liekas, kas notiek vienkārši. Tas paliek jau bēdīgi, Marta, beidz. Neraud, tikai neraud. Jā, es turos. Arī, man šķiet, arī es ļoti emocionāls cilvēks savā būtībā. Ļoti. Es atminos jau no laika sākuma, ka iepazināmies. Tā laikam arī bija mūsu tāda saikne, kas mums bija. Atvērti, emocionāli. Mēs bijām ļoti smaidīgi un emocionāli nestabili. Klau, kur ir tuvākā, kad mēs tuvākajā laikā tev varam kaut kur tevi redzēt dzīvajā, tev pieskarties tavai mūzikai, tavai balsī, tavam tēlam? Tuvākais tiešām būs manās mīļajās Cēsīs. 12. jūlijā, starp citu, būs vienkārši mans koncerts Rožu laukumā. Super! Jā, tas būs akustiskais, bet Cēsu pilsētas svētkos es negribu sajaukt datumu. Bet Cēsu pilsētas tas jau ir Jā, būs lielā sadziedāšanās, kur arī es dziedāšu. Super, lieliski! Tā kā visi lūdzu brauciet uz Cēsīm. Svinēsim pilsētas svētkus kopā un dziedāsim. Man jau patīk Latvijā, ka ir tie pilsētas svētki. Tur visu laiku ir svētki. Tas nav skaisti. Ļoti skaisti. Tas ir ļoti skaisti. Klau, tev ir jauns skaņdarbs, un tūlītās arī būs pilnīgs pirmaskaņojums Radio SH ēterā ar nosaukumu Šonakt uzziedēs virši. Ļoti interesants nosaukums. Kādēļ tāds nosaukums? Varbūt par to domu nedaudz īsi. Ja es tev pēdēšu pret jautājumu, kā domā, par ko ir šī dziesma? Paldies. Kā tu domā, par ko ir šī dziesma? Ne tā kā dziļāk. Es pieļauju, man šķiet, ka par mīlestību. Bet, protams. Un tad šajā naktī, kad uzziedēs tie virši, tad arī tā mīlestība notiek. Un, tādā īsā stāstā
es sapratu šogad, kad man ir jāsāk kaut kas darīt. Jo kādu laiku bija mests miers. Jā, un es sapratu, ka es nevaru tā vienkārši pamest tur vienu dziesmu, bet ka man kaut kas tā kā jānopaļojās, un tad es izdomāju, viss novembrī būs albums. Un, Opa! Jā, vienkārši tā. Un aiziet! Nav vairs man atkāpšanās ceļi. Es jau visiem tos pateikusi. Un man mājās vienkārši Gunters Račs uzdāvinās visas savas dzejoļu grāmatas, ja? Jā. Un tā es tā vienu vienkārši atvēru, un tur ir šonakt uzdziedēs virši dzejolis. Un tā arī radās šī dziesma, un principā 5 minūšu laikā. Tu nedrīkstēji. Ka tik ātri jā, tik ātri tas notika. 5 mēnešu laikā. Jā, un ļoti ātri mēs viņu arī uztaisījām, uzproducējām. 5 mēnešu laikā. Jā, vispār es biju studijā pirmo demo ierakstīt 25. aprīlī, tā kā tas notika ļoti, ļoti ātri. Šis ir ļoti, tas mēnešu laikā, jā. Wow. Un viņi jau bija gatavi 20 dienas atpakaļ, jā. Tā kā es esmu uz viņa, un man vienkārši tik ļoti patīk tā dziesma. Viņa ir tik vasarīga, viņa ir tāda salcerīga, superīga. Man liekas, ka visi šajā saurietā vienkārši viņi klausīsies, sēdēs viršos un taisīs visādas video un liks sociālajos tīklos. Ideāli, vajag manifestēt lietas. Tieši tā. Mārtiņ, liels tev paldies, ka atnāc ciemos. Paldies, ka man uzņēmi. Jā, ar lielāko es tevi ļoti mīlu. Es tev arī sirsnīgi. Tiekamies visam drīz ar tevi. Klausītājiem mēs sakam tā, es jau palikšu vēl kādu laiciņu un klausāmies pirmatskaņojums Marta Ritava šonakt uzdziedēs virši. Paldies tev, Marti. Čau. Paldies, čau. Šonakt uzdziedēs virši, tavu mīkrāšļu silos, tikai neaizver acis savus asaras.